Sveiki visiem! Nolēmu šodien paskatīties aktuālo tēmu. Paskatīsimies, ko rādīs kārtas. Zemestrīce, kas bija Krievijā, Kamčatkā, vai ir naturāla, tā teikt, izcelsme, tātad zemes dabīga izcelsme, vai arī mākslīga. Un paskatīšos joku pēc arī par to saucamo komētu, kur daži uzskata, ka varbūt tas ir citplanētiešu kuģis, redzēsim, kur rāda. Labi. Ok, šojam. Rādiet lūdzu. Zemestrīce, kas bija Kamčatkā, Krievijā, un kas joprojām notiek tās zemestrīces, vai tam ir dabīga izcelsme, parādiet lūdzu, vai tā ir dabīga izcelsme, vai arī mākslīgi, ar ieroču palīdzību vai kaut kā tam līdzīgi mākslīgi. Cilvēku rūpa, tā teikt. Cilvēku iejaukšanās, mākslīgi. Kā pareiz noformulēt. Ok, Kamčatkā, zemestrīce. Tas ir dabīgs process vai cilvēku iejaukšanās tomēr. Mākslīga. Tā. Interesanti, tas tāds liktenīgais moments, kam bija jānotiek, tas skaidrs. Es teiktu tā. Te kaut kā izskatās, ka diezgan dabīgs process, bet ne pavisam. Te ir kaut kādā veidā iznāk arī, kad nedaudz tā kā iejaukšanās. Pie kam te izskatās tādi tā kā tālajošie plāni, ka tas sen tā kā bija plānots. Interesanti. Ļoti interesanti tēma, par ko stāsts. Cilvēka muļķības, teiksim tā. Kaut kāda cilvēka muļķība, var sakot tā, te izskatās, ka tomēr tas bija iepriekš jau saplānots, kaut kāda tiešām iejaukšanās. Es teiktu pastiprinātu, jo pati kā zeme, jā, ok, zeme arī, bet ne pavisam, uz cik tur, teiksim, 70% zeme, bet tomēr cilvēku tā plānots pasākums, jā, jā, bet, kaut arī cilvēki ir saplānojuši, labi, viņi tur ir iejaukušies, ok, skaidrs, kaut ko, tomēr kaut kādā veidā ar saviem ieročiem, acīm redzot. Jā, zeme, bet novedīs pie negaidītām sekām, pie muļķības, vienkārši sakot, muļķības. Un kas vēl ir interesanti, pie pašiem zemes procesiem man rāda kādu kārti, kas rāda, ka vēl viss priekšā, ka tagad patreiz, kad, tā kā, tas vēl būs. Tā kā, tarologiem, kas zina, par ko stāst. Jā, te pat izskatās, es nezinu, vai mēneša laikā, vai ne mēneša laikā. Iespējams, jā, vai saistībā ar, nezinu, vai pilnmēnesi, vai kaut kas tam līdzīgs, jā, bet vai mēneša laikā visdrīzāk būs vēl, jo patreiz ir tā kā uz pauzes. Labi, pavibrēja, kaut arī bija diezgan traki. Pavibrēja, bet izskatās, ka būs vēl riktīgi. Starp citu, tas sakrīt ar to, ko es esmu arī tā kā dzirdējusi. Šeit diezgan tā izskatās, bet kas ļoti interesanti, ka tas ir, no tā nevar izvairīties, liktenis kārts, ja? Tā kā, labi, ok, pateicos.
lūdzu, tā, tas, kas lido patreiz, par ko uztraucās, vai tas ir meteorīts, asteroīds vai kaut kāds vienkārši kosmosa, tā teikt, naturālais objekts, vai arī citplanētiešu kuģis, par ko daži tagad ceļ ažiotāžu. Parādiet mums. Tas, kas patreiz tojās, un par ko saka, ka novembrī ies garām vai pietuvēsies. Meteorīts, asteroīds vai citplanētiešu kuģis. Cipīšu. Vai citplanētiešu kuģis. Vai citplanētiešu kuģis. Naturāla vieta. Vai citplanētiešu kuģis. Tā naturālā lieta ir palaidusi, jā. Viss, tā teikt, ir, jā, izšausies. Naturāls, diezgan paliels, ap citu. Tas, kas tur lido. Visdrīzāk jau netrāpīs viņš, tiešām viņš paies garām, bet viņš iedzen, šeit rāda, cilvēkos iedzen tādu uztraukumu satraukumu. Satraukums, jā, cilvēki ir uztraukušies mazliet. Un, citplanētiešu, tas tāds versija, cilvēku versija, nav. Ticība, cilvēki tic kaut kādiem, teiksim, tur brīnumiem, ticība brīnumiem kārts, ja, kad tā kā gribētos ticēt, bet, jā. Dažiem pat tā kā prieks saistība ar to. Reāli daži ir sapriecājušies, prieka kārts, ja, tā kā svētki prieks, sapriecājušies, brīnums, lido citplanētieši. Bet nē, tad pilnīgi konkrēti. Pie kām informatīvām, diezgan rādi dezinformācijas kārts arī. Tāds, tā kā, kādam varbūt patīk tā dezinformācija, palaist cilvēkos, ja, tur novest pie tiem saucamajiem uztraukumiem, jā, ažiotāžas. Labi, bet citi sapriecājušies, tie, kas tic, vai ne? Interesanti, jā, un tas ir diezgan negaidīti. Tāda kārts arī, kas rāda, tāds šoka moments mazliet, kad, negaidīti pēkšņi parādījās. Labi, es vēl mazliet paturpinot, par ko stāsts. Par ko šeit stāsts? Par ko šeit stāsts? Jā. Tā vien būs. Principā pat varēja nevērt vaļā. Tāpat skaidrs, jā. Ka tie, kas tic brīnumam, bet, nāksies pēc tam, ko es saku, papriecāsies, tic viņi tam brīnumam. Starp citu, vēl interesanti, tas diezgan gudri tā informācija ir iemesta tāda. Jā, nolūku. Ok, bet, gaisa mēnesīsīs, tā teikt, šajā visā. Nebūs, diemžēl, citplanētiešu, kā gaida, varbūt, tas citplanētiešu kontakts vai kas. Nebūs. Cilvēks paliks vientulībā, teiksim tā, paši ar sevi, jā. Gaida uz to, nevar rādīt to kārtu, tā ir tāda pusplika kārts. Jā. Nekas labā ziņa, ka šeit arī neizskatās, kad mums, kā lai saka, būs kaut kāds saskarsme ar to. Vienīgais, te ir mazliet tāds stāsts ar citu, tas objekts, ja viņš, protams, nodos garām diezgan tuvu. Te ir viens, kas man sāk tā domināts, var mūs mazliet ietekmēt negatīvi, pieņemsim kaut kā uz mūsu pašsajūtu, mazliet kaut kāds tā kā, var cilvēki justies novājināti, ja? Var ietekmēt, jā, mazliet, bet, tur būs jāskatās tālāk. Labi, pateicos. Kādam, kāds tic, jā, kāds tic. Nē, personīgi es arī ticu, tikai vienkārši es zinu, ka viņi nelidos uz šķīvīšiem, tur savādākā veidā tas kontakts, ja kādreiz būs, tad būs. Diez vai viņi atlidos uz šķīvīti, tā kā tas tāds
Nu, labi. Tas, laikam, ir tāds aktuālākais, ko es gribēju paskatīties. Gribēju skatīties milzīgi plašu tēmu, bet kārtas man rādīja, ka nevajag šodien, tā kā ir, tā ir. Šodienai tad, lai visiem forša, darbīga nedēļa un mierīga nākamā. Tā.